ar Dievu tēvs māti. Vienai vecmeitai ļoti gribējies precēties, bet nebijis neviens, kas to precētu. Vienu nakti meita nolikusi savu guļamo beņķi ar vienu galu pret durvīm pašā istabas vidū. Istabas durvis atstājusi vaļā un nodomājusi. Ja jau nu kāds nāks jau sievu zakt, tad taču man garām neies. Tajos laikos meitas gulējušas uz beņķiem. Vakarā likusies gulēt un gaidījusi, kad nāks kāds zakt. Ap pusnakti, nočīkstot arī durvis, plašāk vērdamās un iekšā ienākot kāds, ka grīda istabai vien klaudz. Meita jutusies laimīga, nu tak beidzot, nodomājusi. Ienācējusi bijusi cūka, kas laidarā ganījusies un pa atvērtām durvīm iespraudusies istabā. Cūka izstaigājusi istabu un gribēja iet ārā, bet pa tumsu iekolusies beņķa kāju starpā, sākusi ar visu beņķi virzieties uz durvju pusi. Meita saukusi, ar Dievu tēvs māti, kad dzīvosim, tad redzēsimies. Cūkai tomēr neizdevies iznest meitu no istabas, jo beņķis aizmeties aiz sliekšņa. Tā vecmeitai izputējusi precēšanās.